Es ļoti priecājos, ka man jāstāsta tik uzticēts stāsts par mūsu šodienas pirmo apmeklēto īpašumu, kam ļoti tāds skaists nosaukums dzimtenes, un īpašnieks ir Andrejs Kalniņš. Un tas dzimtenes nosaukums jau it kā uzliek tādu lielu pienākumu. Un iebraucot jau sētā, mēs sapratām, ka tas tiešām tā vieta, tā mājvieta jau sākotnējā jau atbilst tam nosaukumam, tāds sakoptība, tāda tik skaista sēta, nu kā gribās tā kā ieejot tādā sakoptā mājā, kad jānovelk apavi un jāiet basām kājām, tāds cēlums no tā īpašnieka, un viņam piebiedrojās dzīvesbiedri. Tā kā viņi saimnieko šajā īpašumā plecu pie pleca, un ejot tālāk par šo īpašumu, vairāk kā 15 hektāru īpašums bija dažādas koku sugas, un tālāk arī tā sakoptība, tās meža kopšana tāda ilggadīga jau bija redzama visā tajā īpašumā. Bija apstādīts lauksaimniecības zemes ar dažādām koku sugām, un tā izvēle koku sugu, varbūt es to gribētu pieminēt, ir ļoti atbilstoša tam reljefam, ainaviski, kas jau tās izvēloties sugas lejiņā, melnāksni un kalniņā priedes, un pa vidu tur eglis bija stādīts, un stādījumi bija kopti atbilstoši, arī aizsargāti pret dzīvniekiem. Un iesaistīts tajā apmežošanas darbos bija tā ģimene, viņam 3 dēli, un viņš arī to uzsvēra, kad ģimene iesaistās tajā meža kopšanā un izvērtēšanā. Un tas viss veidoja arī tieši tā suga izvēle atbilstoši tam reljefam un augsnes apstākļiem, radīja arī to ainavisko tādu ļoti tādu ainavu skaistu. Lejiņā bija tas melnāksnis, un tā izvēle viņš arī prata ļoti labi pamatot to sugu izvēli. Un šajā īpašumā, jā, tieši pie tiem stādījumiem es gribētu arī uzsvērt to aizsardzību pret dzīvniekiem un to regulāro kopšanu, cik viņš ļoti tā stāstīja, kā viņi velta kādas rūpes tieši to stādījumu, vispār savu mežu arī pārējā meža kopšanai. Tās kopšanas cirts ļoti saulaicīgi plānots, un to jau tās mežaudzes pierāda, ka tas viss tiek veikts mērķtiecīgi, atbilstoši. Viņš ir ļoti arī konsultējies pie mežaniekiem, un ļoti pareizi tā kopšana un viss tas mežs, tie ceļi ir tik sakopti, ka mums viss tas maršruts pa to mežu tiešām radīja tādu lielu baudu, un visur tur redzēja sakopts mežaudzes, un visur bija pamatojums un tāds mērķis, kāpēc tas ir darīts, un milzīgs darbs ieguldīts. Un šajā īpašumā arī interesanti bija tas, kad īpašnieks arī pie tās bioloģiskās meža aizsardzības piedomājas. Viņš ir ļoti interesants putnu būrs. Lielā skaitā, liekas, bija pāri pa 30 izlicis savos mežos, un tādi interesanti, tādi nebija redzēta tādām veramām durtiņām, ko viņš atver un pārtīra tos putnu būrus. Viņam tas stāsts, ko viņš tur pavasarī atverot tās durtiņas satiek, kādi tur ir tie pagaidu īrnieki iemitinājušies. Bet tas viss ir tāda rūpība, un viņš jau zina, lūk, tur būrīts, un tas izvietojums tāds regulārs, nevis tā vienā vietā, bet tāds regulārs pa visu to mežaudzi. Viņš arī piedomā, kādēļ tur tādas tās graudzāles nāk iekšā, un šeit man ir rūpīgāk jākop te graudzāles. Tur viņš arī zina stāstu par mizgrauzi, kas atkal ir, ko viņš ir apkarojis. Un tāds ļoti arī kā personība, tāds ļoti interesants meža īpašnieks jau gados, bet viņš vēl ļoti aktīvi nodarbojas ar kalnu slēpošanu, brauc un kopā ģimeni, un uzsver tieši tās ģimenes talkas, to ģimeniskumu, un sieva tā pa visiem tiem objektiem arī viņa sieva bija ļoti zinoša un stāstīja, kur kas ir stādīts, kāpēc stādīts, kā tā kopšana, un viņa arī izmanto Eiropas Savienības atbalstu tīri kopšanai. Ļoti patīkams tāds, ļoti, ļoti labs iespējas par šo īpašumu. Jā, par Reini, kurš ir
mantinieks īpašumam no cik 2 gadi vecuma. Tādas bija tas stāsts. Ļoti interesanti, ka konkrētā zeme un arī mežs pieder dzimtai no baronu muižkungu laikiem, kad sencis ir izpircis. Tā kā ļoti skaista vēsture. Nu, mežinieki arī paudzēs, Reinis jaunā paudze, viņa tētis, tas sācējs. Tāda mežkopība, tāda varētu teikt, diezgan tāda konservatīva, laikam tā. No vienas puses Reiņa tētis teica, ka nav nevienu kailcirti cirtis, tas ir tāda saudzīga meža apsaimniekošana. Tagad viņiem ir nācies arī ar kādu tādu lielāku ciršanu nodarboties dažādu apstākļu sakritības pēc. Bet kopumā, jā, diezgan plašs īpašums ar dažādu mežu. Izdevies arī labi iestādīt atpakaļ tur tajās nocirstajās vietās. Jā, forši cilvēki, garšīgi pīrāgi un maizītes, ļoti sirsnīga uzņemšana. Jā, un es domāju, ka varbūt nebija tik runīgi, bet pārliecināti par to, ko dara. Vienmēr, kad aizbrauc uz kaut kādu vietu un redzi saimnieku, vai varbūt vēl kaut kāds cilvēks, kas viņiem saistīti, tad ir tas jautājums, vai tā ir tāda loma dzīvē, vai tas ir veids, kā dzīvot. Un es pats vienmēr esmu izvēlējies, lai izvairītos no visādām sliktām slimībām un darīt to, kas patīk. Tātad dzīvot tanī, ko tu dari. Un šodien atbraucot ir pilnīgi skaidrs, ka visa familija, arī viņu draugi un bērnu draugi, tanī brīdī, kad ir jāstāta mežs, tiek stādīts mežs. Vienalga, ko tu esi plānojis darīt. Un tagad ir meža vidus, tā nekur jaunieši nosprukt nevar. Viņš nevar aizbēgt nevar. Līdz ar to es teiktu, ka te ir tāda meža laboratorija, un cik es saprotu, tātad Uno tēvs bija mednieks, Uno pats, Uno dēls un arī mazbērns. Tad jau 4 paudzes iesaistīts šī dīvainajā un diezgan attālajā nostūrī. Un tagad neviens nedzīvo un neviens to perspektīvu neredz. Tā šeit tik nopērka pa mājai, kā tas vēsturiski te bijis kaut kā 28 gadu laikā. Simpātiska ģimene, paši strādā, ja paši kaltē čiekurus, iegūst sēklas un pēc tam stāda mežu, cepur nost. Es vispār nevaru iedomāties, ka te kāds varētu pāršpļaut atklātu kravas kastu, kur vedekli kopā ar meitu brauc un vadā žūrī pa platībām, kuras ir vairāk nekā 100 hektāri. Tas ir daudz. Un tas ir labi. Man jau liekas, ka tas ir uzvarētājs.